cilvēki vairs nedomās kara un militāra iebrukuma gadījumā, ka man kaut kur ir jābēg, bet es saprotu, ka man ir jāpaliek, jo manas rokas un manas zināšanas ir noderīgas šeit uz vietas, gan atbalstot citus iedzīvotājus, gan palīdzot civilās aizsardzības sistēmai un tā skaitā militārajiem spārnam. Sveiki, Melns uz balta klausītāji! Šī ir jau mūsu 37. epizode, un šodien mēs runāsim par civilo aizsardzību Latvijā. Šis ir temats, kas man šķiet mums katram kļuva aktuāls un arī publiskajā telpā kļuva aktuāls tieši pēc Krievijas pilnmēroga uzbrukuma Ukrainā, jau pirms 3 gadiem, kad mēs redzējām, ka sākās diskusijas par to, cik daudz mēs zinām par civilo aizsardzību Latvijā. Piemēram, vai mēs katrs zinām, kur mums ir tuvākā bumbu patvērtne un vai tādas tiešām arī visur atrodas. Tādēļ šodien mēs diskutēsim visaktuālākajos jautājumus tieši par civilo aizsardzību. Tā skaitā arī jaunums, ko mēs esam redzējuši Latvijā. Piemēram, šogad mums sāks strādāt šūnu apraides sistēma Latvijā, mums sāk strādāt 112 lietotne, mums ir bijusi daudz diskusijas par 72 stundu somu un tādā garā. Tāpēc šodien mēs esam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta telpās, un mūsu šodienas īpašais viesis ir VUGD priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts. Paldies, ka varējāt pievienoties. Labdien, sveiki! Tātad, pirms mēs sākam pašu diskusiju, es varbūt gribu paprasīt tādu personīgāku jautājumu, kā jūs pats nonācāt līdz šim darbam un arī ar civilo aizsardzību un arī konkrētajā amatā. Jā, tad ceļš tiešām sākās savādāk varbūt nekā daudziem kolēģiem, kas ir saistīti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Es esmu tāds nācis no malas. Man tā profesija vai izglītība ir saistīta vairāk ar ķīmiju. Darbojos laboratorijā, dažāda veida paraugu ņemšanu, objektu vizītes un tāda ķīmiskā analīze. Un tad radās iespēja vai piedāvājums, kurā uzrunāja tāds paziņa un teica, glābšanas dienests meklē cilvēku, kurš arī varētu iesaistīties civilās aizsardzības jautājumu jomā, kas saistīts ar paaugstinātas bīstamības objektiem, ja tie, kas uzglabā, apsaimnieko ķīmiskas vielas un, vajadzētu prātus, kas to saprot. Es domāju, tas izklausās ļoti interesanti, kaut kas pilnīgi jauns, nekad tā nebija iedomājies, ka tas varētu šķērsoties vai krustoties ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, VUGDu. Un tad pieteicos konkursam, tiku tālāk, un tā es nonācu īstenībā, tā jau bija tā pirmā saikne ar civilo aizsardzību. Un tad, protams, kad sācis darboties, tad nebija tikai tie paaugstinātas bīstamības objekti vai tie, kas glabā, pārvadā ķīmiskas vielas un viņu kontroli un tam līdzīgi, bet tad lauks pavērās, ja darbības lauks pavērās plašāks, kas man arī bija savu veidu pārsteigums, ko noteikti arī jebkurš iedzīvotājs neiedziļinoties, domāju, ka glābšanas dienests ir tikai ir tas, kurš brauc uz ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem, un pat laikam neatceros, vai zināju vai nezināju, ka nodarbojas ar ugunsdrošības inspekciju, pārbauda vai uzrauga ugunsdrošības stāvokli objektos, valstī, atsevišķos, veido šo politiku un tam līdzīgi. Par agrīnām brīdināšanām tad nebija tāda izpratne. Ļoti daudzām tāda starpinstitūciju sadarbība, civilā aizsardzība, tā ir tāda starpinstitūciju sadarbība. Un, es teiktu, pavērās jauns horizonts, kur sapratu, ka nav īstenībā šeit tādas īsti rutīnas nav. Šeit notiek ļoti dinamisks darbs. Jā, paldies. Un jūs jau minējāt, ka varbūt ne visiem ir izpratnē, kas tad ir tieši ugunsdzēsības un glābšanas dienas, un tas, kā jūs teicāt, nav tieši braukt tur dzēst uguni. Es domāju, varbūt tas ir kaut kas, kas ir noticis varbūt pēdējā laikā, kad ir lielāka izpratne vienkārši tāpēc ar karu Ukrainā mēs varbūt vairāk pievēršamies, kas ir civilā aizsardzība, kas mums Latvijā notiek par un ap šo tēmu. Tāpēc gribu prasīt, jo mēs esam redzējuši ļoti dažādas diskusijas, tad jūs uztverē, ka mēs sakam civilā aizsardzība Latvijā. Ko šis termins nozīmē? Ļoti labs jautājums. Jā. Parasti, populāri zinātniski skaidros, nevis tā, kas ir noteikts likumā vai normatīvos aktos.
Respektīvi, civilā aizsardzība no tādu standarta izpratnes būtība ir, kādā veidā gan valsts, gan pašvaldības, gan komersanti, gan iedzīvotāji sagatavojas iespējamiem apdraudējumiem. Tad tie ir dabas un cilvēku izraisītas katastrofas, ja? Tad pārsvarā. Un kas ir svarīgi, nevis tad, kad reaģē, bet kā es jau varu sagatavoties šobrīd, ko es daru, lai es zinu, ka šāda apdraudējuma būs, ko es varu izdarīt likumdošanas tādā mērogā, tad noteikti kaut kādas kontrolas mehānismus, mācības, noteikti kurš vada, kurš organizē, kā sadarbojas un tā tālāk, tāda organizatoriskā puse. Tad ir gatavība. Tas nozīmē, ka mēs zinām, ka šāds apdraudējums būs. Ja paņemam vienkārši vētru vai lieli nokrišņi, vēju splūdība, tad, kad jūra nāk iekšā upēs un ceļās ūdens līmenis, dažāda veida tiešām katastrofas. Gatavība nozīmē, ka visi dienesti un iestādes un arī komersanti un iedzīvotāji saprot, ka kaut kādā veidā tam ir jāsagatavojas, lai nav tā, ka es nezināju, man tas ir pārsteigums. Un tas nozīmē, tie ir resursi, kuri ir jānopērk, vai resursi, ar kuriem jātrenējas, resursi, ar kuriem jānoslēdz līgumi. Tad tu visu nevar iegādāties. Nav tādas, lai apmierinātu visas vajadzības, nekad visu nenopirks. Bet var noslēgt vienošanās, līguma, sadarbības mehānismus, kādā veidā laicīgi viens otru apziņo, iesaista resursus. Operacionālā līmenī, tāda, kas notiek ikdienā, tad ir augstākā līmenī, kas notiek tādā pašvaldības mērogā un var izplasties, un tad ir valsts līmenī. Un tie ir mehānismi arī, kas saistās piemēram ar starptautiskās vai humānās palīdzības pieprasīšanu, jo kādreiz tie resursi ir pa mazu, arī ko valsts nespēja nodrošināt. Tad ir mehānismi, kas iet uz ārā. Un tad tikai nāk rēģēšana. Tad, kad zinām, ka šis apdraudējums tiešām būs, mēs zinām, ka kaut kad viņš notiks, un tad mēs rēģējam, tad saprotam, kā sadarbojamies, komunicējam, kāda ir alternatīva komunikācijas mehānismi. Vai tās ir rācijas, telefoni, kurā mirklī jāzina tikai ir tā teikt, zemākajā līmenī vai dienestu līmenī, kad ir pašvaldība līmenī un kad ir valsts līmenī vai ministru kabineta līmenī. Un tad ir atkopšanās, jeb seku likvidēšana. Tas nozīmē pēc iespējas ātrāk atgriezties situācijā, kad iedzīvotājiem un visai sabiedrībai ir šie apstākļi tādi, kad var izdzīvot un lēnām atgriezties ikdienas situācijā. Tas nekad nenotiek ātri. Un, teiksim, tā ir tāda atkopšanās vai ar izpratni arī, ka mēs analizējam, kas tad īsti notika rēģēšanas fāzē vai tad, kad rēģējam uz notikumu, un analizējam beigās, ko mēs varam uzlabot. Tad standarta situācija kādreiz vēsturiski ir pāri Daugavai bija koka tilts, kad nebija Hese, un tad ledus un vižņu sastrēguma rezultātā, kad pavasars nāca, tad ledus ar šo lielo masu vienkārši to tiltu katru gadu nojauca. Tāpēc, kad nevarēja izturēt to spiedienu, to hidroloģisko spiedienu vai ledus masa, vienkārši visu noārda pa ceļam. Nevis spītīgi mēs būvējām atpakaļ koku tiltu, bet mēs tiešām mācāmies, ko zinātne ir atrisinājusi vai ko tehnoloģijas ir atrisinājuši. Būvējam tiltu tādu, kurš iztur lielu ūdens daudzumu, lielu ledus masu, ir šķēlāji, saucām, citās valstīs ir ledu var spridzināt, mums ir bijuši gadījumi. Tā kā tas viss ir tāds mācīšanās process arī. Nevienmēr tu visu arī dienestu visu var paredzēt. Ir jauna veida apdraudējumi, jauni pagriezieni, uz kuriem īsti tā sagatavoties nevar. Bet šī bija tā civilā puse. Tad, es domāju, tā miera laika puse. Tad gatavošanās civilā aizsardzība ir gatavošanās dabas un cilvēku izraisītām katastrofām. Un tad ir tā civilās aizsardzības otra puse, kas šobrīd ir pamodināta, teiksim, no šiem ģeopolitiskiem satricinājumiem, kur ir Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā. Civilās aizsardzības sistēma ir mērķis palīdzēt militāriem spārnam, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Ko tas nozīmē, kad tanī mirklī, kad karš un militārs iebrukums, civilās aizsardzības visi subjekti, kas ir valsts iestādes, dienesti, pašvaldības, gan paši arī iedzīvotāji, ļoti aktīvi, piemēram, nevalstiskais sektors vai biedrības, turpina darīt vai atbalstīt ikdienas šos procesus, bet arī jāatbalsta ir militārais spārns, lai viņi spētu tā teikt, aizstāvēt valsti, fokusēties
teiksim tā, jā, tiešām fokusēties uz valsts aizsardzības uzdevumiem un visi jautājumi, kas ir jāatrisina, nezinu, vai jāpalīdz atrisināt, kas ir degviela, pārtika, medicīnas pakalpojumi, darbības nepārtrauktība, kaut kādu sasaisti ar ikdienas pakalpojumiem, lai militārajam spārnam, kā saka, nebūtu par to pēc būtības iespējas mazāk jārūpējas, ka viņi tiešām var fokusēties. Nu, un šeit ir, protams, šis ir mūsu valstī, un es teiktu, mūsu reģionām pat diezgan liels tāds pārbaudījums. Jo tie ir jauni pasākumi, kur mēs gūstam jaunu pieredzi. Protams, mācāmies no Ukrainas pieredzes, bet arī nevar nokopēt pasākumus Ukrainā un ieviest viņus Latvijā, jo katram tomēr ir sava veida teiksim, domāšana, sistēma, pasākumi, varbūt kā cilvēki to uztver. Ja? Jā, paldies. Un jūs teicāt par to, ka tas nav tikai kā mēs varam sagatavoties valsts līmenī, bet arī katrs personīgi. Un mēs tad esam redzējuši, ka šajā jomā tieši daudz runā par 72 stundu somu. Tad mans pirmais jautājums ir vienkārši, kāpēc tieši ir tās 72 stundas, kāpēc ne mazāk, ne vairāk, kāpēc tās ir tieši tās būtiskākās stundas? Jā, arī nekad nebija iedomājies, ka kāds tā var pajautāt šo jautājumu, bet tas ir labi. Cik es atceros, šīs 72 stundas ir arī paņemtas no Skandināvu, ja nemaldos, koncepta, kad iedzīvotājiem ir skaidrs, ka ir pilsētas, ir novadi un arī attālāku reģionu. Un vienmēr ir pats par sevi skaidrs, ka nevienmēr iedzīvotāji var sasniegt, ja valsts vai pašvaldības pakalpojums ir kāda veida apdraudējums, nevienmēr to nodrošināt tādā pašā dienā vai nākamajā dienā. Tad, lai iedzīvotājs arī uz šādiem satricinājumiem, neobligāti karš un militārs iebrukums, tā var būt vētras gadījumā pazūd elektrība, tiek pārauti vai tiek ierobežoti ikdienas pakalpojumi, kas ir ūdens apgāde, siltums, kanalizācija, transporta pakalpojumi un tam līdzīgi, ka iedzīvotājs par to mēģina padomāt arī pats par sevi. Tas nav tāds ikdienas pasākums, bet katrs saprot, kad ir sava veida gatavība jānodrošina. Kaut kas līdzīgs, kā tā arī ir grūta lieta, bet es teiktu, kā ģimene plāno budžetu, nevis iztērē vienā mirklī, bet tiešām mēģina sadalīt tādā kontekstā. Un tā arī šī plānošana ir pateikt, ka 3 dienas varētu būt tas koncepts vai šis laika sprīdis, kurš varētu būt tāds pietiekošs. Kaut gan šobrīd mēs redzam, ka ja nemaldos, vai Zviedrija vai Norvēģija ir vieni vai abi divi, un Igaunija iet no šī koncepta prom un saka, ka ir iedzīvotājiem jāsagatavojās jau nedēļa. Kāpēc? Atkal tas princips ir skaidrs, ka ir pilnīgi jauna veida apdraudējumi. Var notikt kaut kas tāds, ka nav iespējas pašvaldībai vai valstī šo pakalpojumu iedzīvotājiem nodrošināt, un skaidrs, ka iedzīvotājiem pēc iespējas, arī pēc izmēra, ja mēs paskatāmies, Igaunija arī nav liela, tad kādam šis pakalpojums ātri ir jāatgūst atpakaļ, šis pakalpojums ir jānodrošina, un cilvēki ir tik, cik ir. Un es saprotu no skandināviem un arī no igauņiem, ka šī ideja slēpjas, kad ceļam šo latiņu augstāk, ka mēs tomēr plānojam ilgākam laiku termiņam, un to viņi attiecina ne tikai uz iedzīvotājiem. Viņi arī cenšas attiecināt uz to konceptu, kas attiecās uz valsts un pašvaldības iestādēm, kas nodrošina kritiskos pakalpojumus, piemēram, glābšanas dienests, neatliekamās medicīniskas palīdzības dienests, policija, pašvaldību uzņēmumi, kas nodrošina šos pakalpojumus, ikdienas pakalpojumus, ka jūs mēģināt plānot savu darbības nepārtrauktību vismaz jau nedēļu, ne tikai 3 dienu apmērā. Un es teiktu, diemžēl mums visai sabiedrībai, kas saskarās ar šiem riskiem, ko mēs piedzīvojam šajā reģionā, tad vairāk domāts ar karš, militārs iebrukums, hibrīdu uzbrukumi, elektrotīkliem un sakariem un tam līdzīgi. Jāceļ, laikam, šī domāšana ir nedaudz jāpamaina. Ir grūti. Es neteiktu, ka visiem tas ir pieņemama un viegli izdarīt, bet tas vienkārši situācija spiež to darīt. Jā. Un vai jums pašam ir 72 stundu soma vai arī, ja jau... Jā, arī super jautājums. Man nav soma. Man ir sagatavoti
ejot cauri tādam sarakstam, kas ir pieejams arī saucamajā bukletā, kā sagatavoties krīzes situācijām, ir saucamais buklets, kur man ir mājās sagatavota tāda, ja teikt, kastīte, biežāk izmantotās zāles, vai kas ir nepieciešams, tad es šo kastīti varu izņemt ārā no atvilknes un praktiski likt somā. Tieši tas pats ir ar dokumentiem. Ir dokumenti sapakot vienā vietā, kurā ir aiztaisāms ciet, cik ūdens izturīgs, šos dokumentus var ielikt. Un tad tālāk ir pārtikas krājumi arī nav salikti somā, bet ir tie ilglaicīgie, kā saka, augšējā plauktiņā, ilglaicīgi uzglabājami pārtikas produkti, konservu un arī tie liofilizētā pārtika, kas ir, kurā ir izņemts ūdens ārā, viņš šausmīgi viegli, tad aplejot ar karstu ūdeni, ir iespēja viņu izmantot. Protams, jāpadomā, kur dabūt karstu ūdeni, tad jābūt turista, kā saka, plītiņai, attiecīgi, vai ārā, protams, ir iekurt uguns, kur arī tā skaitā. Un ir trauks, kurā to izdarīt. Tad ir šīs pamatelementa lietas, un apģērbs, protams, atkarībā no gada laika. Un kas vēl varbūt ir svarīgi, tā 72 stundu koncepts, vai arī citi viņu sauc par somu, tas nav vienmēr paredzēts, ka tu viņu savāc šo visu komplektu un kaut kur jādodas. Tas, protams, ir evakuācijas gadījumā. Bet visi šie elementi var noderēt arī paliekot mājās, ja gadījumā nav pakalpojuma, ūdens apgāde, siltuma apgāde, sakari un tā tālāk. Jā, radio ir bez vada, jeb ir ar bateriju nodrošināts pāris reizes. Pareizi atceros, ieslēdzu, pārbaudi rezervas bateriju un tam līdzīgi. Un praktiski ir šīs lietas vienkārši zināmā vietā, bet tas prasa laiku sagatavoties. Jāseko līdz termiņam, šiem pārtiks produktu termiņiem, zālēm arī tie skaitā termiņiem un tam līdzīgi. Jā, paldies. Labi padomu, es pat nebiju iedomājies, cik viegli te mums ikdienā vienkārši ielikt kastītē, kur mēs dokumentus izmantojam ikdienā, bet tas ir kaut kas, ko mēs jau varam darīt tagad. Un tālāk, ejot, es gribēju paprasīt, tad visnesenāk mēs esam redzējuši publiskajā telpā jaunums par to, ka mums būs šūnu apraides sistēma, kas, manuprāt, jau ir mums kaimiņu valstīs laikam, tad varbūt varētu dot nelielu ieskatu, ko nozīmē šūnu apraides sistēma, tad kā tas darbosies. Tad sāksim ar to, ka mums ir uzdevuši arī jautājumu, kāpēc, ja parādās tagad jauna šūnas apraides risinājums, kas ir domāts agrīnai brīdināšanai, tad paziņot iedzīvotājiem par notikumu un arī padoms, kā rīkoties šajā situācijā. Bet mēs neatsakamies arī no citiem elementiem. Tad mums šobrīd ir sirēnas, 164 sirēnas pa visu Latviju, biežāk izvietotas ir blīvāk apdzīvotās teritorijās, novadu centros. Un esam konstatējuši, ka tas pārklājums šobrīd nav pietiekams, jo ir Pierīgas un atsevišķi rajoni ir attīstījušies, kur arī būtu nepieciešami. Praktiski tas skaits būtu gan izvēl jādubulto. Tad ir sirēnas. Sirēnas viens pašs nedarbojas ar to, ka viņas tikai skan, informācija nenāk. Ir līgumi un sadarbība ar nacionālo mēdīju, tad radio un televīzijas kanāliem, un LETA, kas pārraida informāciju plašsaziņas līdzekļiem, elektronisko plašsaziņas līdzekļiem, portāliem un tā tālāk. Un tad ir šī 112 aplikācija vai 112 lietotne, 112 Latvija lietotne, arī kur ir iespēja saņemt agrīnu informāciju un vēl citas lietas. Un tad šūnas apraide ir vēl viens elements, kas ir jau progresīvāks. Kā jūs teicāt, ir kaimiņos Lietuvā, ir šī sistēma jau, ja nemaldos, 12 gadus eksistē. Jau viņi saka, mūsu tehnoloģija nedaudz novecojas, viņi gribētu redzēt, kā tas būs Latvijā. Protams, arī dalīsimies. Bet Igaunijā ir cits risinājums. Igaunijā izmanto, viņš saucās Location-Based SMS, tad ar SMS palīdzību ir iespēja aizsūtīt informāciju uz konkrētu geogrāfisko apgabalu. Bet tas ir kā īsziņa. Tad Latvija izvēlējās ceļu caur pētījumu un sadarbojoties ar visiem mobilo sakaru operatoriem, ņemam šūnas apraides risinājumu. Tad mums ir, ja ir kāds notikums, mēs varam aizsūtīt geogrāfiski konkrētai apgabalam, iezīmējot šo konkrēto apgabalu kā aktīvu un aizsūtot apziņošanas informāciju, ka ir notikusi tāda un tāda lieta.
un padoms, kā rīkoties. Un, protams, ir iespēja iedot arī saiti, kurā var iepazīties vai redzēt kaut ko identificēt, tā skaitā. Kas ir svarīgi, ka šī apziņošanas zona, mēs varam viņu paplašināt, sašaurināt, šī zona, mēs varam noteikt, cik ilgi viņa ir aktīva. Teiksim, 5 stundas aktīvi. Tas nozīmē, ja mēs braucam vienā automašīnā un mēs atrodams ārpus šīs zonas, mēs iebraucam šajā apdraudētās teritorijas zonā, mēs arī saņemam šo informāciju. Tas nozīmē, nav pārsteiguma mirkļa, kad jūs pēkšņi esat katastrofas vai kaut kāda notikuma centrā, bet jūs saņemat laicīgi šo apziņošanas informāciju, kad, piemēram, jāizvēlas cits ceļš, izbēguši, cietumnieki, tādu un tādu automašīnu un šāds. Ir kāds nolaupīts, ir informācija, kas ir nolaupīts, varbūt ir zināms arī, kas to ir izdarījis, pēc kaut kādām pazīmēm. Ir aplūdusi teritorija, tad skaidrs, lai nakts laikā vai tur ir atslēgta elektroenerģija, pie reizes arī neiebrauktu plūdu apdraudētā teritorijā, nezinot, kur tur ir apdraudējums. Un ļoti daudz tie elementi, ko šis rīks atļauj, kas vēl ir svarīgi, mēs varam nosūtīt vairākiem ģeogrāfiskam apgabalam vai visai Latvijai. Tas ir svarīgi. Iespēja nosūtīt vairākās valodās. Tad atceros, lietuvieši minēja to, ka viņi ir norādījuši mobilo sakaru operatoru klienti, ir norādījuši, ka viņi vēlas saņemt, piemēram, informāciju konkrētajā lietuviešu valodā vai kāds tur ir ārzemnieks un tam līdzīgi saņem konkrētajā valodā. Bet, protams, pati valsts var izvēlēties, kuras valodas ieviest. Ne visas viņai jāievieš, bet, piemēram, ja mēs esam ārzemnieki, mēs latvieši iebrauc Lietuvā, mēs esam saucamajā viesabonēšanā, tad automātiski mums šis paziņojums nāk angļu valodā. Tad arī, kas ir noticis, kā rīkoties un varbūt cik ilgi arī var mainīt statusu. Bīstamība, mazāk bīstam, notikums ir beidzies, lai jūs zinat, ka viss sirds ir mierīga. Šis ir ļoti progresīvs rīks, kas ir svarīgi arī, viņš nav, šis risinājums nav SMS, jeb īsziņa. Īsziņa mobilo sakaru operatoriem sanāk, kad ir ļoti liela noslodze, īsziņas stāv rindā. Tad nāk viņu klientam rindas kārtībā. Un tas var aizņemt atsevišķos gadījumos vairākas stundas. Šūnas apraidi izmanto citu sakaru kanālu, bet aiziet šī informācija uzreiz visi, kas atrodas šajā apdraudētā teritorijā, neatkarīgi no tā, kura mobilo sakaru operatoru lietotājs jūs esat. Tā kā, protams, katrai sistēmai nav tikai plusi, ir savas nianses, bet tas ir vairāk ar tehnoloģiskas nianses, kas ir jāatrisina. Bet kopumā šī sistēma, skatoties arī Eiropā un pasaulē, ir diezgan pieprasīta un teiksim tā, viena no efektīvākajām. Jā, man šeit ļoti labs ieskats par to, ka tā nav vienkārša SMS izsūtīšana, tas jau kaut kas advancētāks. Un jūs minējāt 112 lietotni, tad gribēju paprasīt, vai kādas ir galvenās funkcijas, ko jūs, piemēram, klausītājiem ieteikti paskatīties jau tagad, lai nav tā, ka krīzē pēkšņi atver un tagad panikā skatās, ko es tur varu redzēt, kā es varu palīdzēt, tad varbūt kas ir tās funkcijas, ko jūs teiktu apskatīt? Jā, praktiski tas 112 lietotne ieviest arī ar vēl vienu tādu duālu vai triālu gandrīz vai funkciju. Pirmkārt ir iespēja pazvanīt no aplikācijas uz 112, kad ir apdraudējuma situācija. Mums ir bijusi iepriekš risinājums, kad, piemēram, personas ar dzirdes vai, tādu konkrētu invaliditāti vai drīzāk, kuriem ir kaut kādi dzirdes problēmas jautājumi, vai arī pat atsevišķos gadījumos seniori, tad ir iespēja izmantot, uzrakstot īsziņu. Tad izmantojot aplikāciju vai 112 Latvijā lietotne, ir iespēja nosūtīt ziņu glābšanas dienestam. Tad 112, kas ir noticis, un iespēja sarakstīties, vienādi sakot. Vēl viena nākamā lieta, kas ir svarīga, ko esam biežāk izmantojuši, ir situācijās, kad nāk liels lietus gāzes, sausums vai plūdu situācijas un tā tālāk. Mums ir iespēja sadarbībā ar Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centru vai drīzāk meteo aģentūru, vienkāršākā valodā runājot, ir līgums, tā neredzamā puse, mēs saņemam šo informāciju un mēs viņu ievietojam sabiedrībai. Tad jūs nelasat varbūt
nezinu, ziņu portālu vai nesat sociālā tīklā, un jūs esat kaut kur brīvdienā dabā un esat pateikuši, ka ne, gan drīz vai telefonu nelietošu. Un viņš izlaiž telefonā, lejuplādējot to 112, viņš izlaiž saucamais, angliski sauc par pop-up vai par izlaicošu paziņojumu, kā rīku joslu. Jūs redzat, ir atnācis 112 paziņojums. Tad, kas ir sagaidāms tuvāko stundu laikā, meteoroloģiska vai hidroloģiska parādība, kurā teritorijā tas būs. Tas šobrīd mums nav iespēja aizsūtīt konkrētam reģionam, bet praktiski visiem lietotājiem. Un, protams, var izlasīt informāciju plašāk, kas šis par rīku. Un jauninājums no šā gada maija ir parādījusies funkcionalitāte, ka iedzīvotājiem ir iespēja redzēt sev tuvāko patvērtni. Tātad visas šobrīd ir apsekotas patvērtnes valsts un pašvaldību īpašumi tikai. Tās valsts un pašvaldību īpašumi, kur ir novērtēti un ir pielikuši zīmi, ka šeit atrodas patvērtne, tad mēs šīs vietas varam redzēt attiecīgi savā lietotnē, kur mēs paši atrodamies, tad redzēt, cik tālu atrodas šī patvērtne, vai pat redzēt visu Latviju, šo patvērtņu tīklu. Un kas ir varbūt būtiski, tanī mirklī esam tiešām centušies izdarīt tā, tad atverot patvērtni, jūs tikai vienreiz praktiski uzklikšķināt uz šo patvērtni, un jūs jau redzat sev tuvāko vai palielinot un samazinot, varat redzēt Latviju vai to savu ģeogrāfisko apgabalu. Un, ja patvērtne atrodas tālāk par 300 metriem, jums jau ir augšā arī parādās tāda skaidrojoša rīka josla, kurā ir padoms, kā rīkoties, ja ir tālāk par 300 metriem. Tad padoms pēc būtības slēpjas ar to, ka balstoties uz ukraiņu pieredzi, ja ir tālāk par 300 metriem, tad iedzīvotājs meklē patvērumu jebkurā sev tuvākajā ēkā, jebkurā pagrabā, arī ja viņi nav apzīmēti kā patvērtne, vai savā dzīves vietā, dzīvoklī, mājā, izmantojot divu sienu principu. Un arī skaidrots ir, tas pēc būtības mums ir fasāde ar logiem, tad nākamā siena, kas ir bez logiem, praktiski ir tā, kura var pasargāt no potenciāla trieciena vai sprādziena viļņa, lai šķembas un elementi, kā saka, pasargāt cilvēku no ievainojumiem. Protams, jūs varat uz patvērtni apskatīt, kas tā par ēku, tur skola vai kultūras iestāde, jebkura cita iestāde, un redzēt atrašanās vietu, un jūs varat arī navigēt, tad aplikācija parāda sajūdzās kopā ar jūsu telefonā esošu navigācijas iekārtu un parāda, cik tālu aptuveni būtu jāiet. Protams, kad navigācija piedāvā tādu ejamo vai braucamo ceļu, bet mums šeit, piemēram, pāri ir pļava. Ja man būtu tuvāk, es, protams, iet pāri pļavai, ja? Jūs jau varat izvēlēties. Un viena opcija, kas ir, vai iespēja, nosauks viņu par iespēju, mums liekas, ka tas ir labs eksperiments, ko esam ieviesuši. Redzēsim, kā tiešām vajadzētu tam strādāt. Ir testa vidē pārbaudīts, tas strādā. Ja gadījumā nav elektroenerģijas un pārtrūkst visi sakari, tad nav sakari, nav interneta, bet aplikācija joprojām strādā. Viņa rāda nedaudz savādākā izskatā, jeb saucamajā offline vai bez interneta pieslēguma, rāda šo tuvāko jūs pēdējo, kur jūs bijāt, un jūs redzat joprojām patvērtņu tīklu. Jums jāpazīst, protams, šī vide, varbūt, kur jūs atrodaties, jums joprojām ir iespēja viņā nokļūt. Tad jūs redzat, kur atrodas patvērtnes. To mēs pārbaudījām arī izslēdzot, lidojuma režīmā, ieslēdzot, nav interneta savienojums un varam redzēt, ka pamainās vizuāli nedaudz, bet ir iespēja redzēt tuvāko patvērtni. Un tad tieši runājot par patvērtnēm, man šeit tas ir viens no piemēriem, ka mēs redzam, ir tāda panikas celšana mums sabiedriskajā telpā, kur ir visādi informācija par to, vai mums ir pietiekami tās patvērsmes, un tā tieši skatoties pēc iebrukuma Ukrainā. Un mēs vispārīgi raidierakstā runājam par dezinformāciju un informatīvās telpas manipulācijām, un dažreiz šādu paniku var izmantot mums varbūt nelabvēlīgi aģenti. Tāpēc mans jautājums ir, vai jūs esat pamanījuši kādas dezinformācijas kampaņas, kas ir varbūt apdraudējuši to, ka mēs varam pareizi sagatavoties un ka mēs jūtamies droši, ka mēs esam pareizi sagatavojušies?
Es teiktu, jā, kā jūs pareizi varbūt sakat, es viņus nosaukt arī par iespējām, ko iedzīvotājs varbūt izmanto, bet nepadomājot, kā viņš izmanto. Tad uzreiz minēšu piemēru. Tad mums ir šobrīd sociālajie tīkli pieejami, jebkura tur platforma, kurā mēs tur komunicējam vai apmainamies vai izsakam savu viedokli. Un mēs saskaramies ar tādu lietu, kad iedzīvotājs, es nesaku arī uz visiem, ja, mums ir atsevišķi gadījumi un arī atsevišķi gadījumos arī, teiksim tā, augstāk stāvošas amatpersonas, ja, arī tieši tā paša pavelkās līdz. Tad mēs nepārbaudam informāciju, vai mums liekas, ka mēs tiešām visu zinām, vai mēs nesakām, ka mēs nekļūdamies. Ir, kad cilvēki arī un iestādes kļūdās. Bet mēs droši izsakam savu viedokli, vai ļoti pamatoti sakam, ka tā tam ir jābūt, vai tā tam ir jānotiek, vai tā tas ir noticis. Un mēs zinām, ka mums par to nekas nebūs. Jo mēs droši varam izspļaut, ko vēlamies, tā teikt, vidē, izspļaut savu sāpi vai domu, un tad, kad mēs esam dažreiz atpakaļ ar faktiem pierādījuši. Nav jau tā, ka cilvēki saprot, ka es esmu kļūdījies. Varbūt ir nepieciešams negluži atvainoties. Atvainošanās, kā saka, nevienam vairāk nav vajadzīga. Ja? Bet ir iespēja labot savu ierakstu arī tā skaitā. Un tad ir, ar patvērtnēm ir gājis raibi, es teiktu, jo svarīga opcija ir tāda, ka šobrīd tad mēs esam apsekojuši un process ir iesācies valsts un pašvaldību īpašumā. Neapgūtais lauks ir privāti īpašnieku ēkas un daudzdzīvokļu ēku, kas ir kopīpašumā vai biedrības pārvaldītas ēkas. Un šeit jau atsevišķi pašvaldības, piemēram, Rīgas valstspilsēta un Ķekavas novads jau ir iedevusi iespēju. Esat aktīvi, nākat kopā, lemjiet, ka jūs gribat šeit ierīkot patvērtni, un jums ir iespēja dabūt līdzfinansējumu vai pat finansējumu atbalsta piešķiršanai. Bet es teiktu, vēl viena lieta, kurā mēs, protams, arī vērtējam, kurā tāda dezinformācija un tā ir sadarbība varbūt, kur mēs esam novērsuši. Ja? Sākumā mēs bijām varbūt tādā lielākā neizpratnē, bet uzklausījām, piemēram, mobilo sakaru operators. Un tad situācija ir tāda, ka mēs vēlējāmies daudz aktīvāk sūtīt iedzīvotājiem paziņojumus arī ar SMS, jeb īziņas palīdzību. Bet mobilo sakaru operatori saka, ka šī ir ļoti laba iespēja tieši tiem, kas taisa viltus ziņas un viltus SMS vai viltus īziņas nosūtot iedzīvotājiem. Ja mēs aizsūtīsim kaut ko ļoti labi gribēdam, nevis iedodot nevienu saiti, kur nospiest vai kaut ko darīt, tad pēc kādu laiku kāds uzdizainēs vai izveidos tieši tādu pašu paziņojumu, kurā atgādinām vēlreiz, jums ir iespēja noklikšķināt šeit, un pēc būtības ar mūsu rokām netīšām iedzīvotājs vai lietotājs tiek ievilkts tādā ne tikai dezinformācijā, bet arī krāpnieciskās schēmās. Jā, un dezinformācija tas ir tāds rīks, man liekas, kurā mēs varam darīt ļoti daudz, un joprojām daram, varbūt arī mācamies viens no otra, gan iestādes, gan arī no prakses vai pieredzes, kas ir citās valstīs. Es teiktu, arī sabiedrībai jābūt jāiesaistās. Tas nozīmē, pirms es rakstu, tiešām jāpadomā nedaudz globālāk ārpus savā tāda burbuļa. Varbūt, ka es drīzāk arī palīdzu tādam ienaidniekam, ja, kā jau ir pat teiciens. Ja. Labākā kara māksla ir tā, ka tu pārliecini cilvēku prātus un tev nemaz nav jākaro. Un šis gadījums tiešām ir tāda dezinformācija, kāds skatās šaurāk, vai mēs jau nezinām, katram vēselē neielīdīsim, bet kāds varbūt to darīs speciāli. Ja. Tad dezinformācija laikam būs jauns izaicinājums, pat jauns trends, nosauksim viņu tā, ar ko mums būs jācīnās visu laiku un jāatrod labākie veidi, kā komunicēt noteikti dažādām mērķa grupām, gan jauniešiem, vidēji vecumu, senioriem, nezinu, varbūt vēl citām grupām, personām ar invaliditātē skaitā. Šeit laikam nav universāls atbildes. Te tikai ir, ko es teiktu, varbūt, kas mums ir jāzina, šī pieredze, kur mēs esam saskārušies, vienam ar otram ir jādalās. Vislabāk nevis ļoti tā abstrakti, bet reāli piemēri, un kaut kur mēs kļūdījāmies un kur mēs izdarījām nepareizi. Jā. Es piekrītu, dezinformācija būs tiešām izaicinājums, kas mums būs ilgi, un ir tīpaši tagad, es domāju,
mēs varbūt dažreiz nedaudz jūtamies, vismaz sabiedrībā, ka mēs dzīvojam visu laiku tādā trauksmes fonā, ka ir karš Ukrainā, bet mums arī ir uztraukumi par hibrīdu uzbrukumiem un visādiem uzbrukumiem mums tepat. Tāpēc domājot par šo, vai esat pamanījuši, ka mums varbūt sabiedrība ir tāds, tā teikt, gatavības nogurums, ka visu laiku jābūt tā, un tad nedaudz tas šķiet noguroši vienmēr būt tādā trauksmē, un tad varbūt, un ja jā, tad kā mēs to varam uzturēt to, ka mums ir sava un arī lielāka sabiedrības motivācija ilgtermiņā? Es teiktu, labs apzīmējums. Tiešām visi tādā, varbūt ne ikdienā dzīvojam tādā trauksmes režīmā. Dienestu varbūt, ja mēs dzirdam, redzam un saskaramies ar lielāku informācijas apjomu, dažreiz tiešām tas tā iesit pa dvēseli, kā saka, kur liek aizdomāties. Bet es domāju, cilvēki, protams, ir atslābuši arī tā skaitā, jo gaidām atkal tādu viļņveidīgus kaut kādus notikumus, kas mums atkal varbūt uz to pamodina. Bet es minēšu vienu piemēru. Arī, kā saka, Igauņi to pašu darīja, kā es jums minēju, tā 72 stundu gatavība. Tas bija tāds labs elements, kad pētījums, mēs esam viņu nopublicējuši tos faktus, esam iekļāvuši arī savā gada grāmatā. 24. gadā, kā iedzīvotājs gatavojās šajiem 72 stundu gatavībai, soma vai kā mēs viņu konceptam nosauksim viņu tā, tad, ja nemaldos, bija tikai 52 vai 59% bija tā daļēji gatavi, kurus tur tie skaitļi varijē, un tad neatceros precīzi skaitlis, kurš saka, pilnīgi nav gatavi, un tad 7%, aptuveni 7% pateica, jā, mēs to zinām, un es arī pats kaut ko daru. Tad nozīmē, es sagatavojos. Man ir padomāts par rezerves pārtiku, ūdeni, radio aparātu ar baterijām un tam līdzīgi. Tie ir tikai 7%. Protams, tā aptauja var mainīties. Un ar Igauņiem mēs prasījām, jūs tagad pārgājāt no 72 stundām uz nedēļu, vai jums ir dati? Tāds priekšstats un arī dati par to, cik sabiedrība ir gatava. Viņi saka, jā, dzirdējuši par 72 stundu gatavību vai nepieciešamību. Viņi saka, ka 80–90% kopumā it kā tā sabiedrība tiešām to ir dzirdējusi un aizdomājusies. Bet gatavības tiešām, kas iesaistās paši sagatavojuši, viņi saka, ir tikai 12–13%. Saka, kāpēc jūs cēlāt to latiņu augstāk? Viņi saprot, ka šo pakalpojumu mēs citādi nenodrošināsim šā vai tā. Nespēsim šajās 3 dienās atgriezt sabiedrības vajadzības, tādā ikdienas režīmā. Un kā to veidot, kā mēs varam palīdzēt iedzīvotājiem, laikam visiem dienestiem, ne tikai mums, visiem dienestiem, ir jādod iespēja sabiedrībai vieglāk sameklēt informāciju, tas, kas viņiem ir nepieciešams. Ir tā, ka varu atzīt, ka jā, mums ir 112.lv lapā, kur ir drošības padoma par dažādu veidu apdraudējumiem. Ne katrs, protams, aizdomājas par to, ka es taču varu palasīt, bet palasīt un iespēju mums esam varbūt iedevuši, bet atkal veids, kā mēs esam varbūt uzrunājuši un nokomunicējuši ar sabiedrību. Tad mums jāmeklē labāki risinājumi, kā sasniegt viņus. Tad, kā to ir piemērs ar 112 lietotni. Mēs esam uzrunājuši vairākas pašvaldības un dažādas iestādes, lai visu veidu monitoros viņš parādās. Kur šeit lejā valsts ieņem dienesta monitorā parādās, mums saka, pilsonības migrācijas lietu pārvaldes monitoros, kad iedzīvotājs gaida rindā, pa to laiku acis piesaist. Rīgas satiksmes autobusos vienu brīdi bija, tagad laikam jāatjauno sava informācijas apmaiņa, lai viņi tiktu izplatīti turpmāk arī tā skaitā mājaslapā. Mēs aicinām, kad atverot mājaslapu, parādās, kā saka, pirmais izklājs, kurā ir sava veida reklāma. Protams, es teiktu, mums ir jāieguldās, šobrīd nav bijis finansējumu visus šos pat vairākus gadus kampaņām. Mēs skatāmies Lietuvā un Igaunijā sevišķi Igaunijā tieši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir tik atvēlēts finansējums, lai sabiedrība visu laiku tiktu informēta. Tad esi izglītots, iesaisties, šeit ir informācija, ir kampaņas, ir notikumi, ir pasākumi. Tas visu laiku ir jāorganizē un dažādu mērķu grupām. Un es teiktu, ja
Nākamais solis vēl būtu, kas, es teiktu, vēl viens rādītājs, ka mums visām valsts iestādēm un pašvaldībām ir aktīvāk jāsadarbojas ar nevalstisko sektoru. Kāpēc? Tas būtu sabiedrības tādi kopumi vai aktīvisti, aktīvākie iedzīvotāji tieši ir šajās biedrībās vai nevalstiskajā sektorā vai brīvprātīgajās organizācijās. Viņi ir tie pirmais tilts, ar kuriem strādāt un kur tālāk iesaist citu sabiedrību. Un ja nevalstiskais sektors un biedrība strādā ar pašvaldību un valsts iestādi, teiksim, plānojot dažādu veidu apdraudējumu situācijas, atkal piemērs, tad, ja mēs iedomājamies karš, militārs iebrukums vai cits apdraudējums, kad iedzīvotāji no apdraudētās teritorijas nonāk drošā teritorijā, tā ir pagaidu izmitināšana, pamatvajadzību nodrošināšana, ēdināšana, jumtcirsgalvas, pirmā palīdzība, psiholoģiskā palīdzība, sanitārie apstākļi, apģērbs un tā tālāk. To pārsvarā jebkurās krīzēs nodrošina nevalstiskais sektors. Tad, ja cilvēki redz, ka ir stiprs nevalstiskais sektors, un viņi arī tur var iesaistīties, viņiem ir veidojās šī psiholoģiskā noturība. Tad cilvēki vairs nedomās kara un militāra iebrukuma gadījumā, ka man kaut kur ir jābēg, bet es saprotu, ka man ir jāpaliek, jo manas rokas un manas zināšanas ir noderīgas šeit uz vietas, gan atbalstot citus iedzīvotājus, gan palīdzot civilās aizsardzības sistēmai un tā skaitā militārajam spārnam. Šis ir tāds ļoti, ļoti liels komplekts. Sākumā ar to, ka iesaisties un esi zinošs, informācija ir pieejama, tad ir sadarbība, kur iedzīvotājs var iesaistīties, lai saprastu, tad viņi saprot, ko valsts darīs un kāda būs mana loma, tad visticamāk tas ir vislabākais veids caur šīm biedrībām un nevalstisko sektoru. Un tad veidojās šī zināšana bāze vai šī skaidrība, psiholoģiskā noturība. Kad es zinu, kas vispār riņķī notiks un ko sagaidīs no manis un ko es sagaidīšu no valsts un kā mēs kopā miedarbosimies, veidos tādu sinerģiju. Jā. Runājot tieši par aktīviem iedzīvotājiem, ja jūs iepriekš minējāt, ka mūsu paša aktīvisms arī nosaka mūsu sagatavošanos, piemēram, Rīgā par patvērņu izveidošanu, bet arī vispārīgi, kad ja būs krīzes situācija, kā jūs minējāt, piemēram, tās pirmās 72 stundas ir gan jau iespējams, ka valsts dienas nevarēs sasniegt, un tāpēc iedzīvotājiem ir jādarbojas viens ar otru, mums ir ar saviem kaimiņiem, ar savu ģimeni, tas ir tā mūsu pirmais kontaktpunkts krīzes situācijā. Tāpēc mans jautājums ir, kā jūs raksturotu tieši vietējo kopienu nozīmi, ka mēs runājam par civilo aizsardzību, un kas padara kopienu, tā teikt, noturīgu? Varbūt mums ir, kādi piemēri no kopienām? Jā. Es teiktu, ir jau parādījušies aktīvi cilvēki, kuri jau ir gan nodibinājuši, tā teikt, aktīvu sadarbību ar gan valsts pusi, gan pašvaldības pusi, ir veidojuši savu tīklojumu, tad, lai nevalstiskais sektors nebūtu tā, ka viņu šo biedrību un šo aktīvistu ir daudz, bet lai šīs darbības, kas saistīts ar plānošanu civilās aizsardzības jautājumu, būtu zem viena lietussarga. Protams, es neteiktu, ka es teiktu, nevalstiskais sektors biedrības ir aktīvāks nekā spēja iet līdzi valsts vai pašvaldības šobrīd, tieši sadarboties un atrast šīs sadarbības, ko mēs piedāvājam un kas mums ir nepieciešams, un sajūgt viņus kopā kā cimds ar rociņu, kā saka, sastrādāties. Jo tur ir, protams, es neteiktu ierobežojumi, bet kas ir jāatrod un jāatrisina, ir kādi ir šie mehānismi, kā apziņot. Jau tad pirmais darbs ir īstenībā sapārot vajadzības ar spējām, otrs ir apziņot un viņus iesaistīt. Nākamais ir mācīties un trenēties kopā, jo visu laiku ir jāuztur šīs spējas. Un tāds viens no grūtākajiem, laikam, šobrīd ir tas, kādā veidā, ja viņi tiek iesaistīti ilgtermiņā, es runāšu, ilgtermiņā, kādā veidā viņiem šiem nevalstisko organizāciju biedrību un aktīvistu pusē tiek kompensēts šis laiks, ieguldītais laiks. Jo ko mēs panāksim, ja nebūs šīs kompensācija mehānisma vai iesaistes? Mēs panāksim aktīvi pirmajās 2 mēnešos, un tad šī aktivitāte noplaks, jo skaidrs, ka katram cilvēkam arī par sevi ir jārūpējas vai par saviem tuviniekiem un tam līdzīgi. Tad, lai tas nenoplaktu, ir jābūt kaut kādai sistemātiskai pieejai, kā tas strādāt. Es teiktu, es pat teiktu ļoti labi, ka šādas organizācijas un nevalstiskais sektors veidojas
aktīvu, ar savu domu, ar savu redzējumu, un viņi praktiski arī dzen uz priekšu, uz attīstības, dzen uz priekšu arī valsts un pašvaldības iestādes, kad ir nepieciešams tas veidot. Un ne jau tikai tāpēc, ka mēs to vēlamies vai viņi vēlās. To ir parādījuši Covid laiks, Ukrainas civiliedzīvotāju ienākšana Latvijā, kā bēgļu uzņemšana. Tā rāda arī pieredze no citu valstu pieredze tā skaitā kaut vai Polijā, kur pēkšņi ieplūda tāds ļoti liels bēgļu skaits. Kādā veidā bez nevalstiskā sektora īstenībā nav iespējams to pacelt, noturēt kaut kādā saprātīgā līmenī. Vienkārši tā ir ļoti liela nepieciešamība. Jā. Un tad es vēlētos tā teikt uz nobeigumu jautājumu prasīt, tad, ko jūs ieteiktu cilvēkiem, tīpaši jauniešiem, kas varbūt gribas jau tagad šodien iesaistīties brīvprātīgi kaut kādā veidā civilajā aizsardzībā? Kā jūs ieteiktu, ar ko sākt? Es teiktu, sākt var ar daudz ko. Pateikšu godīgi, kad es biju savos jaunības gados, jaunietis tanī mirklī, kad skolnieks un tam līdzīgi, es kaut kā nepamanīju to nevalstisko organizāciju vai brīvprātīgu organizāciju vai biedrību kustību. Kaut kā nesanāca šķērsoties ar cilvēkiem, kuri ar to nodarbojas. Bet šobrīd es teiktu, ir aktivitātes lielākas, kaut arī paskatāmies ļoti lielu pasākumu, kad notiek. Vienmēr tiek meklēt brīvprātīgie. Un šī jau ir šī attieksme un kustības veidošanās. Es pat teiktu, civilā aizsardzībā, kā jūs saka, ir šobrīd daudz biedrības, organizācijas. Es nesaukšu laikam vārdā, lai kādu neizceltu, bet tā ir laba lieta, lai atrastu pasaulē, ko var darīt. Man nāk kaut kā uz mēles tautas ļoti labs piemērs. Mums stāstīja arī Skandināvi. Jaunieši stājoties augstskolā saprot, sāk mācīties un saprot, laikam nav īsti tas, ko es esmu vēlējies. Un iesaistoties nevalstiskajā sektorā, Skandināvijā laikam aktīvāk ir tādi, kuri apmāca, un šos jauniešus viņiem ir iespēja doties tur uz Āziju, uz Āfriku, Latīņu Ameriku vai citu vietām, kur ir nepieciešams tāda brīvprātīgā darba iesaiste. Un viņi aizdodās, pusgadu tur kalpoja, tā varētu pateikt, sabiedrības labā un organizācijas ietvaros. Un atgriežas atpakaļ, viņi saka, ok, es tagad saprotu savu jēgu vai to, ko es gribu darīt. Un šādā veidā es teiktu, mums varbūt šī kustība, šī nevalstiskā kustība nav tik attīstīta kā citur. Bet glābšanas dienesta pusē ir brīvprātīgi ugunsdzēsēji. Nevalstiskajā sektorā ir tie, kas nodarbojas ar medicīnas jomu. Ir tādi, kuri aktīvi ar civilā aizsardzības jautājumu. Tad meklē šo partnerību ar pašvaldībām, valsts iestādēm. Ir sociālo pakalpojumu sniedzēji, ir reliģiskās organizācijas, kurā ir šis tīkls ir diezgan liels, un es teiktu, tie, kas iesaistās, laikam vairāk un labāk izprot to, kāda ir nevalstiskās organizācijas vai šo biedrību loma tieši palīdzības sniegšanā ikdienā un arī krīzes situācijās. Un es domāju, viņi veido arī šo sabiedrības daļu, kas būs atvērti un psiholoģiski noturīgāki. Jā. Paldies, liels. Manuprāt, šī diskusija bija pilna ar praktiskām ieteikumiem un zināšanām par to, kā mums sagatavoties, kā mums mājas sakārtot, kā ielādēt aplikāciju, 112 aplikāciju, pasīties, kādas tur ir funkcijas, un arī kā mums pašiem iesaistīties, lai mums ir stiprāka civilā aizsardzība. Tad, paldies jums, liels. Paldies. Paldies, ka noklausījāties šo epizodu. Šī bija jau mūsu 37. epizode, kuru variet atrast mūsu mājaslapā melns-uz-balta.lv, kur atradīsiet arī citus pamācošus materiālus saistībā ar dezinformāciju, kā arī varat atrast šo epizodu Spotify, Apple podkastos, kā arī YouTube. Un neaizmirstiet mums piesakot arī sociālos medijos. Jau tiekamies nākamreiz!